kolēģi Čivīnai. Jā, Foniņā dzirdam. Jums tur ko apspriežam? Labrīt. Jā, mēs apspriežam ļoti svarīgu lietu. Nelaikapstātis šoreiz, jā. Tas arī ir. Es vienkārši nostājos tajā pozņā un pateicu, Ronaldo, jā. Es vajadz atpazīt, viņš uzklausīt, bet varētu apkopot visu. Un es sāku domāt, kurš tad kā ir svinējis, vai LeBrons James ar to pulverīt vienmēr uzmet gaisā, tas viņš rokas iesmērē tad talku savu talmas laikam. Nu jā, tā kā, tomēr tikko izdomāju, ka Gekišam būs uzdevums. Raimond, mēs gaidām apkopojumu. Jā, par laikapstākļiem runājot, ko es parasti daru, kad uzkrīt tas pirmais sniegs un ir izveidojusies tāda jau, drusciņ noturīgāk sniega kārtiņa. Nē, ir jātaisa sniega eņģelītis, bet jāteic, ka Latgalē sniegs nav tik biezā kārtā, lai varētu tā droši krist un taisīt sniega eņģelīšus. Tur aizvadītajā naktī no 1 līdz 3 sniega kārtiņa ir izveidojusies, šobrīd biezākā tā ir Dagdas novērojuma stacijā 3 cm, bet daudz viet ir apgrūtināti braukšanas apstākļi. Par situāciju kopumā, tad šorīt vairāk mākoņi ir valsts austrumos, kur arī pavisam nelieli sīki nokrišņi. Savukārt valsts centrālajā daļā, tāpat arī valsts rietumos pārsvarā skaidrs debesis un tur nokrišņu nav. Un dažviet uz autoceļiem veidojas aplidojums. Siltāks rīts Kurzemes un Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra 7–8 grādu robežās, Kurzemes vidienē 1–2 grādi, valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra šorīt no 2 līdz 4 grādiem, bet lielā daļā Vidzemes un arī Latgales gaisa temperatūras vārstās ap 0, vietām arī zem 0. Dienā saulēnāks laiks ir gaidāms Kurzemē, valsts austrumos pavisam sīki nelieli nokrišņi ir gaidāmi. Diena būs siltāka Kurzemes un Vidzemes piekrastē 8–10 grādi, citviet valstī tā būs robežās no 4–5 grādiem valsts austrumos līdz 6–7 grādiem citviet. Tu esi pārbaudījis jaunāko, tūdien mēs uzzināsim, jā? Es skatos pagāju vēl. Tu raksti Gekišam ziņu šobrīd, ko viņš apkopo. Dažādi futbolu un Spēlīt noteikti. Tik grādi. Tas bija jāsagriež, viņam tad negriezās. 6 grādi tagad. Ilze uzbļauj, jā, 6 grādi šobrīd Rīgā. Labi, kur labāk gribētu laikapstākļu ziņā atrasties šobrīd Latvijā vai Ziemeļmaķedonijā, Skopjē kaut kā? Mājās jau labāk, es domāju. Tur ir. Šķiet, cik varētu būt. Futbolistiem vakar bija spēle. 7, labi, tur zin kā, labs Grieķijas, taču nevar būt. Labs skaidrs, 7+7. Nē, tur 4, šobrīd 4 grādi, tur pat ir augstāks nekā pie mums. Man tiešām bija tā sajūta, ka tur jau kā +11 noteikti atgriezās tādā jau siltākos apstākļos, bet redz, ka diezgan līdzīgi bija svētdienas mačā varētu būt pat nedaudz siltāks pret Armēniju. Tā kā mūs iesildījās tādam kārtīgam rudenīgam futbolam, tikai izbraukumā Ziemeļmaķedonijā, gana tālu dienvidos no Latvijas. Un iesildījās ar zaudējumu. 0–1. Arī zaudējums ir